Vadīšanas eksāmena 3. posms. Braukšana ceļu satiksmē. Ja, tad, ja dzirdējāt, sapratāt komandu, tad jāapmā ir gala apstiprinošā veidā, šādā veidā, ja? Nedzirdējāt, nesapratāt šādā veidā. Ja? Tas jādara pēc katras komandas, ja, lai es redzētu, kad jūs esat dzirdējis un sapratis komandu. Šīs eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā un ārpus tās. Eksāmens ilgst vismaz 25 minūtes. Rīkojums par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors ar rācijas palīdzību no pavadošā auto. Un pēc pagrieziena tuvākajā vietā apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā. Rīkojumi tiek doti saulaicīgi un nepārprotami. Nepieciešamības gadījumā tos var lūgt atkārtot. Lai nerastos pārpratumi, vadīšanas eksāmena norise tiek filmēta no pavadošā auto. Šajā eksāmena posmā pieļautās kļūdas inspektors novērtēja ar punktiem. 1 punkts. Nenozīmīgas kļūdas, kas neietekmē satiksmes drošību. 4 punkti. Vidēji smagas kļūdas, kas atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. 10 punkti. Bīstamas kļūdas, kas gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj šādu kļūdu, inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu. Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja kopējais visos posmos iegūto punktu skaits nepārsniedz 9 punktus. Eksāmenā nobraucot ļoti labi, eksāmenis jums šodien tiek ieskaitīts. Šeit apakšā protokolā vajadzēs parakstīties un varēsiet doties pēc vadītāja apliecības.